Labdien! Šī video virta un turpmāko laiku mēs būs šeit Žanna. Šodien pagatavošu smilšu mīklu cepumiem, kūkām, riekstiņam un groziņam. Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēdes visu virtuves piedarumu vienā vietā. Tā man vajadzēs miltis, vists, cukurs, olas un šķipsniņa sāls. Sāksim ar to, ka es izsijāšu miltus. Vispār visiem izstrādājumiem, kad cep, vajadzētu izsijāt miltus pēc iespējas. Tad pievieno cukuru, sāli, sajauc kopā. Pievieno olas. Jā, ja vēlās, lai mīkla un izstrādājumi, teiksim, nevis mīkla, bet izstrādājumi būtu irdentādi, tad liek vienu veselu olu un vienu zeltainu, baltumu ne. Tagad pievieno sviestu un ar pirkstiem no sākuma samīc un pēc tam veido mīklu. Un pārāk ilgi mīcīt nevajadzētu smilšu mīklu. Jā, citreiz vēl smilšu mīklā liek tikai dzeltenums. Var arī pielikt krējumu. Un, principā, jāmīkst līdz mīkla masa tāda viendabīga. Tad to ietin pārtikas plēvē vai ieliek maisiņā. Un vienmēr jāliek leduskapī, uz kādām vismaz 30 minūtēm. Ja ir laiks, tad var uz kādām 60 minūtēm. No šādas mīklas var pagatavot cepums, kūks, riekstiņus un groziņus. Ja gatavos sāļo variantu, tad cukuru neliek. Man atliek pateikt paldies par uzmanību. Ja jums rodās kādi jautājumi, rakstiet, ja mācīšu atbildēšu. Uz tikšanos! Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēdes LV. Visu virtuves piedarumu vienā vietā.